Sveiki! Es jums pastāstīšu, kā atrisināt piemēru kosinus x ir lielāks par 0. Mums būs vajadzīga formulapa, lai jums pašiem būtu vieglāk saprast, ko jūs rēķināt. Un tātad mums ir uzrakstīts piemērs šeit. Un pirmais, kas ir jāizdara, ir jāuzzīmē vienības riņķis, kas man jau ir izdarīts. Jāuzzīmē asis, sinus as un kosinus as. Un tālāk ir jāatliek, mums prasīts kosinus 0. Kosinus 0, tas ir šeit, viņa 0. To jūs varat redzēt arī šeit vienības riņķī. Kosinus as un šeit ir 0. Jums būtu vajadzīgas kosinus citām vērtībām. Šeit, piemēram, ir kvadrātsakme no 3, šeit kvadrātsakme no 3 dalīts 2, kvadrātsakme no 2 dalīts 2 un 1 otrā. To jūs visu varat sameklēt vienības riņķī. Tālāk, ko mēs daram? Mēs atliekam punktus uz vienības riņķa. Pēc cik mums ir kosinus 0, tas viens punkts būs šeit, otrs punkts būs šeit. Punktus mēs zīmējam tukšus, tāpēc, ka mums ir parastais knabītis. Un tālāk mums ir prasītas vērtības, kur kosinus ir lielāks par 0. Lielāks par 0 tas ir šeit, jo šeit ir kosinus mīnus 1, un šeit ir 1. Tātad lielāks par 0 ir šeit. Ar oranžu, lai jūs redzat labāk. Tas ir šīs vērtības. Tagad mums ir jāskatās, kur mums vienības aplis atbilst pretī šīm te vērtībām. Un tas mums ir šis te lociņš. Un mēs zinām, ka šeit šeit ir 90 grādi, un šeit lejā ir 270 grādi. Tagad mums vajag noteikt, kādas būs x vērtības. Un mēs rakstam, ka x pieder intervālam. Mēs nevaram, tālāk mēs ejam apkārt tā kā vienības riņķim, sākot no 0 grādiem. Mēs nevaram ņemt šo pirmo vērtību, tāpēc, kad mums loks jau ir iesākts, mēs ejam līdz nākamajai vērtībai. Tas ir šeit. Mums būs apaļā iekava, jo mums ir tukšs aplītis. Rakstam šos grādus, kas ir 270. Šie grādi atkal šajā pašā vietā mēs nonāksim tad, kad mēs būsim apgājuši pilnu apli. Tas ir pēc 360 grādiem. Tāpēc mēs rakstam plus 360. Un tā uz riņķi mēs varam iet ļoti daudz reizes, tāpēc mēs liekam klāt n. Otrs punkts mums ir šeit. Bet pat cik mēs jau esam sākuši skaitīt no šejienes, tad mēs ejam uz priekšu, esam apgājuši vienu pilnu apli un vēl nogājuši 90 grādus. Kas nozīmē, ka mēs pie šiem 90 grādiem pieskaitam vienu pilnu apli, kas ir 450 grādi. Un tad otrs punkts mums ir pie 450 grādiem, un tāpat kā iepriekšējais atkārtosies pēc 360 grādiem, jo mēs atkal varam apiet pilnu apli. Un arī to mēs varam tur nonākt n reizes. Un n pieder zem. Tas nozīmē, ka jūs tur nevarat likt daļskaitus. Jums jāliek ir veseli skaiti. Tagad izreikināsim piemēru. Tangens x ir lielāks vai vienāds ar 1. Tangens 1 ir pie 45 grādiem. Tas ir arī atrodams uz vienības riņķa. Tas ir lūk šeit, 45 grādi. Un, protams, atkal pirmais, ko mēs izdaram, tas ir uzzīmējam vienības apli. Uzzīmējam sinus asi, kosinus asi, un tagad mums ir vajadzīga arī tangens asi, kas ir šeit, paralēli sinus asi. Uz tangens asi mēs atliekam vērtību 1, kas ir, kaut kur aptuveni šeit. Būtībā nav īsti svarīgi, kur atliek to vērtību, galvenais, lai viņi vispār ir atlikta. 1. Tad mēs velkam cauri vienības riņķim līniju, kas savieno šo 1 un iet caur centru līdz pat riņķa malai. Un šī te vietā, kur viņa krusto riņķa līniju, atkal atradīsies mūsu grādi, kas ir mūsu riņķa līnijas. Pat cik mums šoreiz ir nevis parastais knābīts, bet knābīts ar svītriņa apakšā, mums ir
šie aplīši jāizkrāso. Un mēs zinām, ka šeit ir 45 grādi, kā jau es iepriekš teicu, jo tangents 1 ir 45 grādi. Un šeit mēs zinām, ka šī vietā ir 180 grādi, jo visa aplis ir 360, tātad pusi ir 180. Un šeit, lai iegūtu, cik grādi ir šeit, mēs pie 180 grādiem pieskaitam 45 grādus. Šeit ir 225 grādi. Šeit ir 270 grādi. Šī vietiņā. Un šī vietiņā ir 90 grādi. Tos grādus jums ir labāk atlikt, tad pašiem pēc tam ir vieglāk saprast, ko jūs tur esat izdarījuši. Un mums vajag vērtības, kur tangents ir lielāks vai vienāds ar 1. Tādēļ mēs iekrāsojam šeit, kur ir lielāks par 1. Un mums atkal vajag atrast atbilstošos lociņus, kas mums ir. Tā kā mēs varētu vilkt it kā iedomātas palīglīnijas, tās iet te tā kā cauri. Un te, ja tās vēl turpinātos. Tad mums atbilstošie lociņi, ko mums vajadzētu, ir šis un šis. Ja, piemēram, ja mēs vilktu šeit cauri palīglīnijas, tad viņas mums neatdurās pret tangents asi tur, kur mums ir vajadzīgs. Tāpēc šis te mums nedara. Un tā, tad mūsu vajadzīgās vērtības ir šeit un šeit. Un mēs rakstam atbildi. X pieder intervālam. Mēs sākam, tagad mums der pirmais punkts, jo mums nav vēl pirms tam iesākts loks. Tātad tas ir pilns punkts, tāpēc ir skantainā iekava. 45 grādi plus 180 grādi, jo nākamreiz šis punkts atkārtosies nevis pēc pilna apļa, bet pēc pusītes, tas ir šeit. Tāpēc mēs rakstam 180, un arī tas var atkārtoties n reizes. Un beidzas mūsu loks šeit pie 90 grādiem. Tāpēc mēs rakstam 90 grādi, kas arī atkārtosies pēc 180 grādiem. Lūk, šeit. Un arī n reizes. Bet šeit mēs liekam apaļo iekavu, tāpēc ka tangents mums šīs te vietiņās nav definēts. Un tas ir jāatcerās un jāiezīmē, ka šeit ir tukšie apļi. Tāpēc, ka tangents ir sīnus dalīts ar kosīnusu. Un tādīs vietās, kur kosīnus ir 0, kosīnus nedrīkst būt 0, jo mēs nedrīkstam dalīt ar 0, tāpēc kosīnus nevar būt 0. Tas ir jāatcerās, tas ļoti svarīgi pie reiķinot tangensu. Un beigās, protams, ir jāraksta, ka n pieder esliem skaitļiem. Tā ir mūsu atbilde.